Mēs šobrīd atrodamies Rīgas Tālmācības vidusskolā, kur ir vienīgā vidusskola Latvijā, kas piedāvā un organizē visu savu mācību procesu tikai un vienīgi tālmācībā. Mēs esam vienīgā skola, kas ir akreditēta uz 6 gadiem, un skola, kurai ir akreditētas visas mācību programmas uz 6 gadiem. Mēs piedāvājam gan pamatizglītības, gan vidusskolas 2 programmas, gan arī profesionālās pilnveides programmu jauniešiem. Rīgas Tālmācība vidusskola atšķirās ar to, ka viņi īsteno savu izveidoto programmu tālmācībā. Ņemot vērā to, ka mūsu studenti ir vairāk kā 20 pasaules valstīs, viņi jau ir nopirkuši biļetes, lai visi ierastos uz centralizēto eksāmenu kārtošanu šeit, Latvijā, klātienē pie mums. Šajā mācību gadā centralizētos eksāmenus mums kārto arī 2 ieslodzījumā atrodošies cilvēki. Arī mums tas ir satraukuma pilns brīdis, bet es gribu teikt milzīgu lielu paldies mūsu Latgales priekšpilsētas izglītības pārvaldes vadītājai Sandrai Upītei. Šogad Rīgas Tālmācības vidusskolu absolvēs 200 absolventi, bet 3 gadu laikā tie jau mums ir vairāk kā 450 absolventi, kuri ir novērtējuši tālmācības priekšrocības, jo mūsu students ir visdažādākais. Tie ir gan sportisti, gan modelis, gan jaunās māmiņas, gan cilvēki, kuri ir uzsākuši savu biznesu jau 18, 19 gados. Lai uzsākt mācības Rīgas Tālmācības vidusskolā, jums vispirms ir jābūt ļoti motivētam un ar vēlmi mācīties. Un otrkārt, jums ir jābūt pieejai pie interneta. Iestāties Rīgas Tālmācības vidusskolā jūs varat divējādi. Ja jūs atrodaties Latvijā, jūs varat nākt pie mums klātienē un aizpildīt visus nepieciešamos dokumentus. Ja jūs atrodaties ārzemēs, jūs ieiet mūsu mājaslapā www.talmācības.vsk.lv un aizpildiet tur elektronisko pieteikumu anketu. Jums nav jāgaida 1. septembris, lai uzsākt mācības Rīgas Tālmācības vidusskolā. Jūs to varat izdarīt jau šodien.